ticība nesaistās ar to, ka tu tici, un visa ticība jau galvenokārt ir saistās ar izteikto vārdu, ko Dievs ir izteicis, ar Dieva vārdu. Ar to jau saistās. Tas ir tas, jo, tici, ka ir persona un kāda jēga, ja tu tici un viss, bet ja tu tici tam, ko viņš ir teicis, ja šajā gadījumā Dievs, ja, evaņģēlijs, jaunā derība, vecā derība, tam uzreiz ir cita forma, cita vērtība. Un sirdsapziņa, jā, tas ir ļoti būtiski, jo ja nebūtu cilvēkam turpinājums, tad priekš kam ir sirdsapziņa vajadzīga? Kāda jēga? Atkal jēgas nav, absolūti. Priekš kam ir sirdsapziņa vajadzīga, ja nav turpinājums cilvēka dzīvē? Priekš kam ir jācenšas dzīvot labi un apsties, piemēram, dzīvnieku pasaulē? Jā, viss pēc instinktiem dzīvo, kā tur sirdsapziņa. Varētu pat padomāt, ka viņiem arī ir sirdsapziņa, ja viņi kaut kā tā uzvedās interesanti, bet tur vairāk uz instinktiem. Bet cilvēkam ir dot sirdsapziņu, tāpēc, ka mēs atbildēsim par savu dzīvi, jo šī zemes dzīve nebeidzās un viss, tā jau nav. Mēs atbildēsim par savām rīcībām, par savām domām, ko domājam, par savām sajūtām. Mēs atbildēsim tiesas dienā. Ja šeit soda cilvēkus par noziegumiem acīm redzamiem, tad mūžības priekšā tur būs tiesa arī par to, ko cilvēki mūsdienās šeit neredz. Tā izpratnē, kad mēs jau neredzam, ko katrs cilvēks pārdzīvo savā sirdī, savā dvēselē. Mēs jau to neredzam. Mēs redzam viņa rīcības un varam nojaust, ko pārdzīvo, bet Dievs būs tas, kas tiesās to, kas ir mūsu iekšpusē. Un līdz ar to ignorēt sirdsapziņu, tas ir, principā, neprāts. Tas ir tāds labi, tas tāds maziņš ievads. Skatīsimies vienu raksturvietu, kas ir Lūkas evaņģēlijā 16. nodaļā. Jēzus tur stāstīja tādu gadījumu. No 19. panta, un viņš beidzās, līdz galam 31. pants, no 19. līdz 31. principā visu, līdz nodaļas beigām. Tā, bija kāds bagāts vīrs, kas ģērbās purpurā un smalkā audeklā un dzīvoja ikdienas kārumā un līgsmībā. Bet viņa durvju priekšā gulēja kāds nabaks vārdā Lācars, tas bija apklāts ar vātīm. Es lasīšu tā, kā ir normālā visur citos tulkojumos. Latviski tas neparādās. Un 21. Un bija tāds, jā, tas tā, bija apklāts ar vātīm. Un priecājās, tas ir latviešu izgudrojums, tad nebija priecājās, nekādā gadījumā nebija. Tie bija apklāts ar vātīm. Es pat nezinu, kā viņi salikt latviski. Šis cilvēks bija tādā izsalkumā, ka vēlējās, jā, skaidrs, ka vēlējās. Tad, kad cilvēks ir izsalcis, viņš lielākoties vēlās, jā, tas jau nav tāds gavēns, bet viņš bija slims cilvēks pirmām kārtām, to mēs redzēsim tālākajos pantos. Protams, ka viņš vēlējās, ko to ir druskas, kas krīt no bagātnieku galva ēst. Bet viņam arī tas tika liekts, viņam tas nebija. Viņam pat neviens klāt nepiegāja. Ja? Lūk, un 21. pantā mums ir latviski izlūkots, ka viņš priecājas, ka varēja ēst, bet viņš neēda. Viņš neēda. Nekur, tas ir latviski, vēl vienreiz, ja? Tas ir latviskais izgudrojums, kad mums uztaisīts, ka viņš it kā ēda. Viņš neēda. Viņš vēlējās. Viņš bija tādā izsalkumā, ja, ka viņš vēlējās druskas patēst, ja būtu tas iespējams. Un suņi nāca un laizīja viņa vātus. Viņš pat suņus nevarēja aizgaiņāt projām, tāpēc, ka viņš bija slims cilvēks. Slims. Un pēc tam vēl izsalcis. Kāda cietsirdība, ja, no bagātnieka puses. Un suņi nāca un laizīja viņa brūces. Citos tulkojumos rakstīts. Mums te ir vācis. Kā kurš latviski saprot, kas ir vācis? Es sākotnēji sapratu, ka tas ir kaut kāda tāds vatņiks, krieviem ir tādi vatņiki, ja, lai viņi nenosautu ziemā, tāds vates, kaut kādas vatēti, kurtka, mēteles, kaut kāds tāds. Man tas atsacējās, iespējams, ka man tas tikai atsacējās, bet vispār tur ir viņa brūcis tika laizīts. Bet gadījās, jā, un te ir otra epizode, kad gadījās, ka nomira nabagais, un tad arī attiecīgi
pēc tam nomira arī bagātais, ja, un tur atkal visi tie notikumi, un mēs paskatīsimies mazu analīzi par Lāceru, mazlietiņu. Es dažus punktus izrakstīju, lai neko neplēst garām. Lācers pirmām kārtām, viņš bija tik slims, ka viņš pat nevarēja strādāt, kā mēs redzam, ja, viņš pat suņus nevarēja aizzīt projām, kas laizīja viņa brūces. Un tas nenozīmē, ka Lācers bija aizrāpojis līdz durvīm pašām. Es pieļauju, ka viņam ir kaut kāds zemes gabals tam bagātniekam, un viņš tur pie vārtiem kaut kur tūmā tur bija. Tāpēc, kad pie bagātā cilvēka staigāja daudzi dažādi cilvēki, drauģeļi, pudeļi atkarīgie, pudeļu brāļi saucamie, ja, jo viņi dzīvoja līksmīgabā un kārībās. Un parasti iet pie tiem cilvēkiem, kas ir bagātāk un turīgāk. Un varētu pateikt, apsties kā bagātais cilvēks visus savus drauģeļus cienāja, baroja, vēl vīniņu uzlika, tur alkohols bija, ja, tā kā viņš nemaz tik cietsirdīgs nebija. It kā, ja, bet tomēr tas viņam nepalīdzēja bagātam cilvēkiem. Mūžības priekšā tas nepalīdzēja. Tāpēc, ka Dievs tomēr māca gādāt un rūpēties par slimiem cilvēkiem pirmām kārtām. Vismaz līdzjūtību izteikt, vismaz, ja tu nevari palīdzēt fiziski, tad vienkārši esi kopā, kādu padomu tu sniedz un tā, vai ne? Labi, pastīsimies laikam vairāk uz Lāzeru. Pirmkārt, viņš bija nabags, jo, ja cilvēks ir slims, loģiski viņš automātiski ir trūcīgāks finansiāli. To mēs visi zinām, pat tad, kad mēs saslimstam, mums uzreiz tās sociālās izmaksas ir mazākas, ja, bet tajā laikā nebija tāda ekonomika, pirmām kārtām jāņem vērā. Ja. Un cilvēks bija ļoti trūcīgs, nabadzīgs. Acīm redzot, Lāceram arī nebija tuvinieki. Visādi iemesli tur tam varēja būt, ja. Nebija tuvinieki, kas pa viņu gādāt un rūpētos. Kaut drusciņu, kaut kādu minimumu, ja, te jau neprasa viņu apsveitīt tā, lai viņš tur dzīrot un plītēt slimam, esot, kā tas mūsdienās notiek arī pie bezpajumtniekiem. Viņi ir trūcīgi, bet viņi vienalga atrod līdzekļus savam kraķītim, ja, un dzīvo izlaidīgu dzīvi. Tajā laikā, lai varētu tā dzerstīties, tomēr jābūt turīgām cilvēkam tajā laikā. Jo tur bija ļoti izteikti arī varbūt, teiksim, tā, ekonomiski sliktāks stāvoklis. Labi. Tad ir tā par Lāzeru, ko mēs varētu paskatīties, ja. Pirmkārt, viņš bija, varētu pateikt tā, ja viņš ir ticīgs cilvēks, tad kā tad Dievs, tā pieļauj, ka viņš ir tādā situācijā. Un tas vēl kā starp citu no vecās derības, jo vecajā derībā Dieva svētība izpausme bija, kad bija daudz bērni ģimene, līdz ar to līdzekļi ir attiecīgi, lai viņus varētu izaudzināt. Un vecajā derībā tā skaitījās svētība. Un šis te valkās arī līdz mūsdienām. Mūsdienu kristietība arī bieži vien tādas domas pavīd. Redz, kā viņš cieši, kā viņš ir slims, kā viņš ir trūcīgs, laikam baigais grēcinieks, ārprātīgais un tādā stilā. Jā. Lai gan šis piemērs parāda pilnīgi ko pretēji. Jo, ja Lācers būtu grēcinieks, ārprātīgais, tad viņš pirmkārt nenonāktu paradīzē. Apzīmēsim, ja, to Ābrahāma klēpi, ja, kā paradīzi. Pirmkārt, viņu eņģeļi nepaņemtu, ja, jo tie, kas burkšķi un kas zaimo un runā pret Dievu gribu, mēs zinām, ka Dievu zaimotājs, tie netiek paradīzē, ja, un Lācers noteikti tāds nebija. Noteikti viņš tāds nebija, jo viņi eņģeļi paņēma un aiznes uz paradīzi. Līdz ar to viņš bija ļoti, ļoti likumīgs cilvēks. Lāzers, ko mēs varētu saprast, viņš bija ļoti pazemīgs. Viņš nepārmeta tiem drauģeļiem, jo tie jau katru dienu gāja viņam garām. Arī tas bagātais, jā. Viņš bija tur diezgan tuvu, viņš nepārmeta, nežēlojās, kā te jūs nevarat man kaut ko atmest, jā, es te tā, man mocos. Un iespējams, kad
visi tie drauģeļi domāja, ka tas ir Dieva notiesātais, tāpēc, ka viņš ir ļoti liels grēcinieks, un ar tādiem grēciniekiem mums nav pa ceļam. Augstprātībā viena daļa tā arī domā mūsdienās, tas jau nav tikai šī stāstā, ja? Kā viņš ir ticīgs, un tomēr Dievs par viņu negādā nerūpējās, it kā varētu tā pateikt. Kāpēc es to saku? Lai šī liedzība ir kā uzmudrinājums visiem ticīgajiem. Tā ziņā, ka Dieva ziņā tas ir principā, cik tev svētīt, cik ne. Lai gan sākotnēji, ja mēs lasām, teiksim, oriģinālo tekstu, tur ir tāda interesanta frāze, es pat uzreiz nepateikšu, kurā pantā, mazliet arī šeit ir latviski tas minēts. 25. Citā pantā, citos tulkojumos baigs tā spēcīgi uzrakstīts, kad Abrahams teica piemini, ka tu savu labumu, ja tur rakstīts dēls, un par to mēs arī parunāsim, kāpēc dēls, ja, savu labumu esi dabūjis dzīvs būdams. Un mums, starp citu, latviski nepareizi iztulkots, 25. Tur, tas ir tikai latviski, visur tulkojumos rakstīts, un arī, ja, visus tos labumus ir dabūjis arī Lācars. Tā kā visas svētības Dievu ir saņēmis gan bagātais, gan Lācars, tikai dzīves nobeigums katram, varbūt arī dzīve, teiksim, tev ir tādi labumi, ja, a tavam kaimiņam ir citi labumi. Un katrs mēs nodzīvojam attiecīgi, pēc savām spējām sapratnes, ja, un tur nedrīkstētu būt tā, ka tu pārmet, ja. Svētības ir visiem, visi mēs piedzimstam kaili, un tas, kas mūsu dzīves laikā tiek dots, ja, mēs visi šīs Dieva svētības saņemam. Un tas neatiecās tikai uz to, kad materiālās svētības, tas attiecās pirmkārt arī uz garīgām lietām. Tāpēc, kad uz garīgām lietām tā ziņā, ka mums visiem ir iespēja pirmām kārtām kalpot Dievam, ja, uzticēties viņam, klausīt viņam, un pēc tam visa tā izrietošā vispārējais. Kādam pieliekās materiālās svētības, kādam arī ne, jo apskatāmies, tik daudz citi ticīgie ir slimi, un viņi netiek pie veselības. Ja. Tur ir daudz visādi iemesli, bet, kā jau es pašā sākumā teicu, kad cilvēku dzīvē vienmēr ir turpinājums, un viens no iemesliem, kāpēc mēs ciešam, un Dievs atļauj, lai mēs ciešam, tāpēc, ka mēs šķīstamies, ja atbrīvojamies no grēka sekām šeit uz zemes, lai mūžībā mēs tiktu svētīti vairāk, jo Dievs grib svētīt mūs vairāk nekā tikai šeit un viss. Ja. Šo tēmu mēs varētu apskatīt daudz plašāk, bet mēs neiesim šitajā te par ciešanu tām lietām tik ļoti dziļi, bet galvenokārt, ko es gribēju pateikt. Pa lielam, ja šitas pants ir arī attiecās to, kad saule spīd gan uz ticīgiem, gan uz neticīgiem. Ja, līdz ar to tas labums ir saņemts visiem, tik, cik tas ir nepieciešams. Protams, te varētu diskutēt, viņam materiāli tur tas un tas, un tur varētu, bet mēs tajā neiesim iekšā, tāpēc, ka mums ir cita tēma. Mēs skatāmies šo te Lāzara gadījumu, redzam to, ka viņš bija likumīgs. Kā mēs to redzam, viņš bija kluss, neburkšķēja. Viņu eņģeļi pat aiznes uz debesīm. Tā. Vēl šeit ir tāds moments, kad skatāties, Lāzara situācija ir ļoti, teiksim, cilvēcīgi smaga ar to, ka viņš bija pirmkārt ļoti, ļoti slims, līdz ar to trūcīgs. Radinieku un draugu viņam nebija. Tur iemesli var visādi dažādi varētu būt. Un viņam būtu vieglāk, un mēs to ļoti labi zinām, ja būtu blakus bijis vēl kāds cietējs, kā viņš. Un tad ir vieglāk. Tad tu jūti, ka tu neesi vienīgais, ja? Ka mēs zinām, ka ir blakus arī viņam tāda nelaime kaut kāda notikusi. Ja? Un tad tā kā bišķi ir vieglāk. Viņam arī neviena līdzjūtēja nebija. Ne slima, ne vesela, kas viņam varētu uzmudrinošu vārdu pateikt. Viņš vispār bija viens, viņam bija tikai Dievs. Būtu viņam vieglāk, ja viņš būtu tūkstnesī viens pats, ka viņš neredzētu, ka tur ir blakus, ir kāds, kam ir pārpilnība, ja, teiksim, materiāli, finansiāli, ka viņam tur pārticīgi dzīvotu, viņam būtu vieglāk, ja viņš būtu tūkstnesī, ka viņš to visu neredzētu. Te cilvēks uzdzīvo,
bagāts cilvēks uzdzīvo, bet viņš nepārmet. Neburkšķē pret Dievu. Dievs, kāpēc tu viņu svētījā, mani ne, vai ne? Tā kā te ir atkal ne tikai slimības dēļ viņam bija grūti, bet viņam bija vairāk kārt grūti. Tāpēc, ka viņam nebija nevienu tuvinieku. Otrkārt, tie, kas tur ir, tie vispār viņam uzmanību nepievērš un netaisās palīdzēt. Arī tie draudģeļi, kas tur nāca pie šī bagātnieka. Jā, tā kā te ir tāds arī moments. Vēl, kāpēc viņš cieta, tā kā jautājums, ja, no vienas puses. Nu, tāpēc, kad sakiet, ko gribat, bet ciešanas dvēseli dara gaišāku, dvēseli šķīsta. Un kā mēs to varam redzēt, ņemsim šo pašu piemēru, lai tālu mēs nebristu, ja? Tas ir baigi interesants. Mēs šitajā pašā līdzībā varam paskatīties, ko runāja bagātais vīrs, ka viņš nomira. Ko viņš tur runāja? Cik viņš žēlsirdīgs pēkšņi palika, ja? Un bagātais teica tā, es tevi lūdzu, tēvs, sūti to uz manu tēvu namu, nu, jo man ir 5 brāļi, apskatieties, cik žēlsirdīgs palika. Bagāts cilvēks, cietsirdīgais bagātais cilvēks, ciešanās, cik žēlsirdīgs. Ja, un lai viņi nenonāk šī vietā. Cik žēlsirdīgs viņš palika, ka viņš vērsās ar tādu lūgumu, ja, lai Lāceru, kuru viņš neievēroja, ka viņš bija tūmā. Viņi neredzēja, bet viņa brāļi 5, kas ir, kurus viņš neredzēja, tas bagātais, viņš atcerējās. Viņš par viņiem sāk domāt. Tas, kas bija viņa deguna priekšā, neredzēja. Un iedomājieties ciešanas, ko izdara. Te jau var teikt, nu, ciešanas, nu, nevienmēr, jā, nevienmēr. Ja nav ticības, jā, tad ciešanas, tad bieži vien ir, nu, varbūt kādam pa skādi, jā. Bet lielākoties cilvēki mainās tieši caur ciešanām, ka viņi ir iziet caur uguni un ūdeni. Mēs redzam, ka tie cilvēki ir savādāk, pat ja viņi ir neticīgi, viņi kaut kādi ir pazemīgāki, es nezinu, nu, tur notiek lielas pārmaiņas. Un tagad, ja kāds man pateiks, ka ciešanas tas ir baigais ļaunums, tad, kā redzat, bagātais cilvēks, kurš bija pēc būtības tik ļauns, ka viņu neuzrunāja absolūti nekas, cik viņš žēlsirdīgs pēkšņi palika, cik viņš labs palika pēkšņi, ja? Tā kā te ir viens moments, un kāpēc viņš arī runāja par augšām celšanos, bagātais cilvēks. Acīm redzot, viņš bija, nu, svētdienas skolā bijis visticamāk, kaut ko bija pat ticību dzirdējis. Viņš bija dzirdējis, jo tu nevar tā no zila gaisa, vai, nu, uztaisam šī tādu gājienu, tie atgriezīsies, ja, Lācers būs piecēlies no miroņiem, un viņš pabrīdinās, un tur viss būs super, ļoti efektīvs veids, un ja tas būtu tiešām efektīvs veids, šī pārdabīgās lietas, kad miroņi ceļās augšām, nu, tā kā ikdiena, zin tā, tad visticamāk tā arī būtu, tad Dievs izmantot arī šādu variantu. Bet Dievs caur Abrahamu pasaka, ne, viņam ir raksti, bībeli, kur kristīgais rādio skan, kur ir baznīca, uz katru stūri pat redzamas, jā, varbūt viņas ir reliģijos, konfesionāls, bet tev ir iemesls domāt par mūžības lietām, jā. Ir tik daudz materiāla, internets pilns ir, lasi, skaties, studē, klausies, meklē, un jūs atradīsiet, jā, kā ir bībelē rakstīts. Un cilvēki arī to ignorē, arī tajā laikā. Tas tika ignorēts, jo viņam Lāzars bija pie paša deguna principā, kas varēja mācīt likumīgu, dievbijīgu dzīvi, kas varēja mācīt paļāvību uz Dievu, un viņš to noignorēja. Un vai nav tā, ka mūsu dzīvē ir tik daudz pieejama materiāla, un mēs to noignorējām. Tā kā ir vērts aizdomāties, ja? Tad vēl, ko mēs varētu paskatīties par šo te izsaukums, jā, viņam bija izsaukums. Principā viņa dzīvība karājās, var teikt, mata galvā Lāceram. Viņam bija loģiska paļāvība uz Dievu, un varētu teikt, nu kāpēc Dievs tā izrīkojas ar viņu? Nu, te ir viens no iemesliem, ka Dievam bija sagatavot lielāks atalgojums. Ne jau par to, ka viņš
izcieta, teiksim, tās, kaut kāda savu veidu mocība, ka viņš tur slims visu mūžu, tur brūcis, un tur viņš nebija spējīgs strādāt, pat suņus aizdzīt prom neko, bet Dievs mums sagatavoja atalgojumu tikai tāpēc, ka viņš parādīja savu ticību paļāvībā uz Dievu. Neatkarīgi, vai tu esi bagāts vai nabags, tam nav nozīmes. Jo varētu padomāt arī tādu versiju, ja tu esi bagāts un tev viss iet kā smērēts, tad sanāk, ko tev mūžība ir aizslēgta. Nē. Viņi ir aizslēgti tajā brīdī, ja mēs nepraktizējam krusta dzīvi. Jo Jēzus teica, kas grib sekot man, atkal ņemam to pantu, ko pats Jēzus teica, aizliec sev un praktizē krusta dzīvi ikdienas, ņem krustu ikdienas. Un ja arī gadīsies, ka ja ir cilvēks, kurš dzīvo varbūt pārpilnībā, ir bagāts, varbūt tādos apstākļos, ka viņam viss ir kā smērēts, vienalga, ko viņš arī darīt. Ja viņam nav šī krusta dzīve, ja viņam nav iekšējā krusta dzīve, viņam mūžība ir aizslēgta, pat ja viņš ir ticīgs. Tas ir interesanti, tāpēc, ka Bībelē par ticīgiem arī ir ļoti daudz, kas rakstīts. Tie, kas tur dēmonus dzenē, zinām tos pantus, 5 jaunavus paņemam. Un sanāk tā, ka daudz ko nosaka tieši šī krusta dzīve, šī iekšējā dzīve, šī vērība attiecībā pret savu dvēseli. Un viņš bija tas, kas praktizē ticības dzīvi, Lācars. Varbūt tas bija kaut kādā mērā palīga līdzeklis, tas, ka viņam bija tur slimība, jo viņš daudz ko nevarēja darīt, bet viņam bija dvēseles stāvoklis pareizs. Un viņš, ja kaut kādā mērā samaksāja par saviem grēkiem caur šo savu nevarēšanu, kaut kādā mērā. Es zinu, ka kāds tagad teiks, bet pagaid, Kristus visu ir izdarījis pie krusta, un tādā stilā. Bet Dieva vārds tomēr parāda kaut ko citu. Kad tomēr grūtības mūs šķīst mūsu dvēseli, kā es pirms tam minēju, mēs mainamies pēc būtības. Un līdz ar to arī šī līdzība parāda to, ka mēs kaut kādā mērā samaksājam par saviem grēkiem. Ko te ņemam Dāvidu, Viņš arī kā nožēloja grēku, bet viņam sekas tomēr palika. Viņam bija jāsamaksā par saviem grēkiem. Un kādā veidā mēs zinām diezgan daudz, ka viņam tur lika izvēlēties kādas grēku sekas, tur vīrus kaut kāds, un tad kas tur slimība, un tur ienaidnieki te uzbruks un vajās, un tur es neatceros, tur vairākas epizodes bija Dāvidam, Man liekas, bet pagaidi, taču Dievs te var piedot. Jā, viņš piedot, bet savu grēku dēļ mēs arī šķīstamies, jeb atstājam, kā saka, grēka sekas šeit uz zemes, lai mūžībā mēs būtu labākā pozīcijā. To mēs arī redzam pēc šī te Lācara gadījuma. Un plus viņš cieta kaut kādā mērā no apkārtējiem kauna. Jo viena daļa tur tie visticamāk arī skatījās uz viņu kā uz pēdējo tādu Dieva sasodīto, nolemto grēcinieku. Plus viņam vēl tas smagums bija Lācaram. Viņš vienkārši pazemībā, tādā paļāvībā visu to izcieta. Un tas vainagojās ar atalgojumu mūžībā. Jo, ziniet, kas par sabatu ir interesanti? Pēc vecās derības sabatā vajadzēja pienest ikdienas upuri dubultā. Tas nozīmē to, ka sabatas dienā tev jāpievēršās garīgām lietām vēl izteiktāk un vairāk. Tas bija pēc vecās derības. Tagad mums jaunās derības cilvēkiem visu laiku ir jādzīvo sabatā. Visu laiku mums ir, kā Dievs mums skubina, māca, aizliegt sevi, tur nošķirīties no pasaules, dzenēties pēc Dieva valstības. Mums visu laiku tajā sabatā ir jāiet. Vecā derībā tā bija īpašā diena, lai viņus atraut no ikdienišķām rūpēm. Mēs jau mūsdienu ticīgie bieži vien krītam ikdienišķās rūpēs iekšā. Esam pārņem, sākam slaucīt putekļus, pēc tam skatāmies, visa diena pagājusi, jo tas bija jāizdara, šits bija jāizdara, bet sabatu tas bija tāds pieturpunkts, lai mēs no savām ikdienas rūpēm, cik ir iespējams aiziet tālāk prom, lai veltītos garīgām lietām. Tāpēc arī sabatām, katram tas sabats arī savā dienā, ir kādam svētdien, kādam sestdien, tad ir parasti notiek dievkalpojumi, sadraudzība, kā arī šodien šeit, tas ir tas, ko sabatā, un bagātais vīrs to totāli ignorē, bez sirdsapziņas pārmetumiem, tāpat kā viņš ignorēja Lācaru.
Protams, par to viņš arī cieta sodu, tas ir skaidrs, jā. Un, jā, tas ir par to. Un vēl tāds interesants moments, tur tas dialogs, ka iet šeit, ja mēs skatāmies, tur, kur bija tas dialogs, tad tā, bet gadījās, ka nabagais nomira un eņģeļi viņu aiznesa Abrahām klēpī, arī bagātnieks nomira un arī tika apglabāts, un no Elves, kur viņš cieta mokas, viņš pacēla savus acis un ieraudzīja Abrahāmu, un no tāliens un Lāceru viņa klēpī, un Lāceru ieraudzīja. Tā, ka bija pie deguna Lācers tur zemes dzīvē, viņš neredzēja, bet tur viņš ieraudzīja. Un tas ir speciāli, kāpēc? Lai tā sirdsapziņa, jā, lai viņš apzinātos, ir vēl tāds komentārs, kad tiem, kuriem mēs esam sludinājuši un viņi nonāk ellē, viņi obligāti redzēs tos, kas viņiem ir sludinājuši. Obligāti. Jo tas būs tas, kas liecinās pret viņiem, arī tiesas dienā. Par to raksta tēvi. Bībliskie tēvi par to raksta. Obligāti. Un šis gadījums to parāda. Un viņi nevarēs pārmest, tā kā bagātnieks Lācerā, tu man nesludināji. Lācers būtu gatavs sludināt, bet viņš jau nepiegāja. Varbūt arī kaut kādā brīdī viņš sludināja, runāja par Dievu valstību. Viņš noteikti, tas ir nolādēts, apsteidz, tu slims, man ir Dievs svētīts, Dievs man vairāk mīl nekā tevi, un iespējams tās sarunas arī visticamāk, ka bija. Un tagad viņš redz Lāceru. Nevis kaimiņi Jāni tur kaut kādu, ja, kas ir ticīgs. Nē, viņš redz tieši tos, kas tikai viņiem sludinās. Komentātori saka par šo gadījumu, ka mūžībā tie cilvēki, kam mēs esam sludinājuši un nav atgriezušies, viņi tev redzēs vaigu vaigā. Tikai tur būs bezdibens starp šiem diviem cilvēkiem. Un kas notiek? Ka šis te parāda vienu lietu. Šis te moments parāda vienu lietu, ka draugi, mamma, tētis, brāļi, māsas, kurus mēs šeit pazīstam, ja viņi ir ticīgi, viņi nepalīdzēs, nevarēs palīdzēt. Nevarēs palīdzēt tiem, kas ir nonākuši ellē. Nevarēs. Gribēdam. Nevarēs. Jo te ir rakstīts, tā, 24. skatāmies tālāk, ja? Tad viņš sauc stiprā balsī Abrahāmu tēvu. Abrahāmu, kuru viņš nepazina, dzīvē reāli nav redzējis, ja? Bet viņš bija dzirdējis, acīm redzot, skolā bijis svētdienas, es nezinu. Tēvs, ja? Uzreiz jau tik tūs palika, ja tēvs, ja ne? Apžēlojas par mani un sūti Lāceru, kuru viņš nicināja, kas bija deguna priekšā. Pēkšņi bagātais paliek ļoti labsirdīgs, ja? Viņš tur atcerējās arī par saviem brāļiem, lai tas iemērts pirkstu galu, vārds sakot, viņš mokās šeit, ellē. Jo es cieši šeit mokas šajā liesmā. Bet Abrahams teica, piemini dēls, ja? Dēls, ja? Abrahams, viņi neuzskatīja par ienaidnieku. Arī mūžībā mēs nebūsim ienaidnieki viņiem. Bet viņi ir izvēlējušies to. Savu likteni. Dzīves nobeigumu viņi tādu ir izvēlējušies. Un mēs būsim tie, kas kaut kādā mērā liecinās. Jo viņi redzēs visus tos cilvēkus, kas viņiem ir sludinājuši. Un viņiem nebūs ko pateikt pretī. Viņi nevarēs pateikt, es nezināju, neredzēju, es nezinu, kāds attaisnojums tur izvēl, laika nebija, es nezinu, kā tur attaisnojumi varētu būt. Viņiem tas vienkārši tur nebūs vairs viss. Tāpēc, ka viņiem būs dzīvi cilvēki, ko viņi redzēs mūžības priekšā. Tas arī tāds moments. Un tas norāda, redziet, te ir rakstīts tālāk, tā. Te tās dialogs, 27. Bet tas teica, tad es tev lūdzu, tēvs, sūti to uz manu tēva namu. Tā, kur te bija rakstīts 30. pants, bet tas sacīja, nē, Abrahama tēva. Bet, ja tā kāds no te ir tā uzruna, ja, tāda tuva, ļoti tuva, kas, liecina, vēl vienreiz pasaka un pasvītroja, ka draugi, pat ja tev tur būs savs draugs, mamma teica, kurš izglābsies, tad tu būsi ellē, nevarēsim mēs neko izdarīt, neko nevarēsim ietekmēt. Ja cilvēks ir izvēlējies savu likteni tādu, un viņš ir nonācis ellē, tad viņi tuvākie cilvēki, jo zin, kā mūsdienās saka, par mani aizlūgs, man taču tur kur kaimiņš ticīgais, aizlūgs par mani, uztaisīs tu tādu riktīgu lūkšanu, gan jau nebūs tik traki, vismaz vieglāk būs varbūt ellē, ja.
un varbūt izglābšos. Nevar. Es nevaru ne tevi izglābt, ne tevi nevienu nevar, ja? Tur cilvēkam jāpieņem pašam savus lēmumus stingrus Dievu priekšā, kalpot Dievam. Un vēl vienreiz, ko nozīmē kalpot Dievam? Tad, kad mēs paklausām Dievam, Dieva gribai. Ko nozīmē paklausīt Dieva gribai? Sevi aizliekt un krustu ņemt ikdienas. Tas to arī nozīmē. Jo ar pliku ticību tu tālu netiksi. Nu, Bībelē mēs to redzam, ja, ka plika ticība, tu tici Dievam, un tad, apsēs, visi pasauli tic Dievam. Ziemassvētkus tikko nosināja, un it kā varētu teikt, viss ir kārtībā, bet ne. Tā, te vēl šitas te, mēs varam izlasīt tev tālāk. Sāksim no 24. Ja. Viņš saka, Abraham, tēva, apžēlojies par mani un sūti Lāceru, lai tas iemērs pirksta galu ūdeni un dzēsē manu mēli, jo es cieši moku šajā liesmā. Bet Abrahams teica, piemin dēls, ka tu savu labumu esi dabūjis dzīvs būdams, un arī Lācers ir dabūjis, ja, un tad ir svītri, viņam ir vienkārši tur tas ļaunums, ja. Un tas ļaunums var būt dažādi iemesli pēc, kā jau es te minēju, tur ir dažādi iemesli, ja. Dievs atļauj tam ļaunumam notikt no Sātana puses uz Lāceru dzīvi. Arī tavā dzīvē iespējams kaut kāda slimība, no kā tu netiec vaļā, un tu lūdz varbūt jau gadiem Dievu, un tu netiec vaļā. Tas ir mūsu pazemībai. Tas ir viens no iemesliem, ja, mūsu dvēseles šķīrstīšanai. Labāk šeit nomocīties, nekā mūžībā būt zaudētāja pozīcijā. Tā kā tie, kas ciešam, šis ir spēcīgs uzmundrinājums. Labāk šeit ciest un paļauties uz Dievu neatkarīgi. Viņš tev izglābs, dziedinās, tam vispār nav nozīmes, ja, nekā mūžībā aiziet ar savu grēku smagumu. Tas ir tāds viens spēcīgs uzmundrinājums. Un te ir rakstīts tālāk, 25. Tagad viņš tiek iepriecināts, bet tev jācieš moks. Lai gan bagātais arī varēja iet mūžībā, ja viņš nebūtu tik cietsirdīgs bijis un ticēt Dievam un mainīt savu dzīvi. Bet viņš savu dzīvi neizmainīja, viņš vispār krustu neņēma. Viņš ļāvās visa veida iekārē. Un to mēs redzam pēc tām ārējām formām, ka viņš tur uzdzīvoja, plītē, dzēra un kaut kādā mērā pat dzērājs bija. Turklāt starp mums un jums atrodas liels bezdibens, ka tie, kas no šejienes vēlētos noiet pie jums, to nespētu, tāpat arī no jums pie mums. Pat ja mēs gribēsim palīdzēt saviem tuviniekiem, mēs to nevarēsim izdarīt. Tagad, ko mēs varam izdarīt, tas ir tagad, kad mēs viņam mēģinām uzrunāt.